nozīmes, vai nav vienalga, kā raksta cīņi vai cīsiņi, vienalga viņas neviens nepērk. Paklausies, valodā ir nācies mugurkauls. Ja mēs sāksim ēst cīsiņus ar īso I, mēs taču pazaudēsim savu identitāti. Ja, un es taču 40 gadus pamatskolā pie tāfels nostāvēju. Ja, nu, un kas tad, paklaus, kas tad te ir rakstīts? Svaigsalus. Švaksalus. Kāds švaks? Svaigs alus? Ai. Žēlīgais Dievs. Sarma, tev pamatskolā diktātos bija stabils strīnieks, bet šitas jau ir krimināli. Kā tad tu atceries, kāds atzīme man bija pamatskolā? Nu, kā es kā skolotāja varu neatcerēties? Paklausies, un kāpēc maize kļūsi dārgāka? Tāpēc, ka piegādātājs atteicās braukt pa mūsu ceļu, jo pagājušo reizi viņš pazaudēja bedrē riteni pie tā lielā ozola. Un tagad, redzi, man jābrauc ar savu golfiņu pakaļ. Jā, tā bedra ir Cālīšu ciema kauns. Es jau pagastvecim Alfonam uzrakstīju iesniegumu. Alfonam, ja? Jā. Nu? Un ko? Viņi atbildē man ar formālu vēstuli. Un ko iedomājies? Bez komata pareizajā vietā. Ja, un es paņēmu sarkanu pildspalvu un izlaboju vēstuli. Un aizsūtīju atpakaļ. Vairāk viņi man neatbildēja. Tu izlaboji pagastam atbildi? Nu kādam taču jāiemāca viņi rakstīt pareizi. Ej nu. Jā, nu bet ko mēs te par to birokrātiju un tām bedrēm? Labāk paskaties Sarma kalendārā. Līgo. Nu mums taču jāsāk domāt par līgo svētkiem. Lai ļaudim dvēsele paceltos virs parastās pelēkās ikdienas. Nu, mana dvēsele pacelsies tad, kad piegādātājs atvedīs lētu alu. Un atceries, kā pagājuši gadu bija, kaimiņi Jānis iemet ugunskurā veso čīferi un izsprāga šitām kultūrsam un visu logi. Ar to arī beidzās visa dvēseļu pacelšanās. Nu, tas bija huligānisms, to es saprotu. Šogad viss būs citādi. Šogad mēs ar sieviešu ansambli Vakara Vējš ņemsim savās rokās. Mēs jau ievadu jau slīpējam. Kāds ansamblis? Kāds Vakara Vējš? Jūs taču tur esat tikai divas. Tu un tā kurlā Lejiņa omīte. Sarma, tas ir kamerduets. Jaunomīte jau nav nekādas vainas. Varbūt tu gribi paklausīties, kā mēs ņemsim ievadu? Nē, man ir jāsakārto desas jāpārbauda, kas tur ir. Nē, dzied vien. Līgo māte, līgo meita, līgo. Ai, šī vietā omīte saka, hupā! Jā, bet mēs jau to vēl slīpējam, jo vokāls prasa disciplīnu. Sveiks, dāmas! Sveiks. Mirdziņ, es jau domāju, ka tev veikalā ir signalizācija ieslēgusies. Bet izrādās, ka tu te dziedi. Un, Sarma, man vajadzētu reprezentācijas izdevumus. 2 āliņus un to lielo cepumu kastu. Gaidu reviģentus no Rīgas. Zini, ko, Alfon, tev reprezentācijas izdevumi beidzās jau martā. Tagad tikai lūdzu par savu naudu. Kā beidzās? Bet es taču neko nedarīju. Tieši tāpēc. Kad vienreiz kultūras namam salabos to jumtu, mums tur tek ūdens uz Raina kopotajiem rakstiem. Mirdziņ, nav naudas. Visi fondi aizgāja Real Baltica pētīšanai. Un viņi saka, ja gribat naudu, vajag inovācijas. Nevis jumtam, bet digitālajiem stendam. Priekš kā man tur stendi, ja man tā galā elektrības nav. Viss ir beidzies. Cālīšu ciemam beigas. Velta, nodot pudeles automātu un netaisi lūdzu te traģēdiju, ja? Kāds sakars ar pudelēm, ja mums draud slēgšana? Es tikko e-pastā saņēmu vēstuli. Ja uz Līgo nebūs starptautiski mēroga pasākumu, kultūras nama slēgs un pārtaisīs par malkas noliktavu. Malkas noliktavu? Tas nemaz nav slikti. Malka tagad ir cenā. Alfon, ko tu morgo? Mums vajag pašiem savu kultūras namu. Veltiņ,
Velti, neraudi. Velta, mēs kaut ko izdomāsim, nu neraudi, Velta. Būs kaut kas, nu saka, ko? Nu kaut ko. Es izdomāju. Jā, es izdomāju. Mums vajag mākslu, mums vajag Šekspīru, mums vajag traģēdiju, lai Rīga redz, kā arī laukos dzīvo kārtīgi mākslas eksperti, tādi kā es. Un šogad Jāņos mēs nespēlēsim skroderdienas, bet Romeo un Džulietu. Kurš tev spēlēs Šekspīru? Un kur tu vispār dabūsi Romeo? Mums vispār pagastā tikai 3 vīrieši. Nekur vecais kurlais Alfons, otrs klibais Pēters un trešais tas jaunais studentiņš, kas vakar pie Leju Šomītes atbrauca ciemos. Students? Jā. Paga. Kāds students? Nu, Leju Šomītei mazdās. Viņš studē Rīgā datorus. Atbrauca uz laukiem pastrādāt, bet visu laiku sēž tikai telefonu un tik meklē, kur ir labākā zona. Paga, kur es viņu dotā momentā varētu atrast? Kur viņš patreiz atrodas un kāds viņš izskatās? Ai, nu tāds tīrs vīdzinieks, tāds bāliņš, čauri pleciņi, rociņi, tā sērkociņi. Tipisks IT speciālists. Jā. Jā, un ekrāna upuris, D-vitamīnu trūkums un skolioze. Viņiem taču tur Rīgā nav svaigā gaisā. Jā. Tur nu Mirciņai taisnība. Es šorīt braucu garam Lejiņiem, skatos, tas puika dārza mēģina nezāli raustīt, bet raust ārā Omītes sīpolu. Skatās virsū un brīnās. Ideāli, brīnišķīgi! Ideāls Romeo tēls. Kur es viņu varētu atrast? Ejam uz Lejiņiem. Nu, dārzā viņu tu tiešām neatradīsi. Klausies, viņam šorīt Omīte likusi izvest govi ganos. Viņš kā ieraudzīja tā lopu, saķēries galvu, pārbīja, sakramāja sikši čemodanu un prom uz Pieturu, braukšot uz Rīgu, viss viņam tie lauki līdz kakam, viss! Mēs viņu noķersim autobusu Pieturā, un tad mēs viņu pataisīsim par zvaigzni, a varbūt par upuri, vienalga. Ai, dieniņa! Sarma, še ņem savu makulatūru. Es atsakos nesāt te ciema suņi traki palikuši. Man tas Alfona Reksis gandrīz bikses noplēsa. Kas es esmu? Nastu nesējis ēzelis vai sieviete? Gunta, nu tev ir tik zema un spēcīga balss. Protams, ka man ir zema un spēcīga balss. Es 20 gadus prīmu pīpēju. Mums vajag vīrieti. Man arī vajag, bet Velta, kur tā lai ņem? Tu jau mani nesaprati, tu būsi vīrietis, tu būsi Tibalts, Lugā, Romeo un Džulieta. Agresīvs, bīstams, klausains. Tu esi jukusi, man taču nav ūsu. Guntiņ, mēs tev uzzīmēsim un piekrīti, tu varēsi ar zobenu iebakstīt Alfonam. Iebakstīt Alfonam, lai tos ceļus tīra un lai to savu valna Reksi savalda. Labi, es esmu ar mieru, bet kā honorāru gribēšu jaunu velosipēda sēdekli. Sarunāts, tātad mums ir Tibalts. Labrīt, meitenes! Sveika! Vai, kāds šodien ārā skaists laiks, saule spīd, Jā. odi kož. Vai, nu īsta svētku sajūta. Sarma, Nu, es tev atnesu kaut ko parādīt. ko jauno grāmatu pievedumu? Nu, nē taču, es salaboju savu Ieviņas tērpu skroderdienām. Ieviņai vajag baltu priekšautu. Bez priekšauta viņa nu tāda, liderīgas Upi, jā. meitas. Upi. Jā, tāda liderīga. Būs jau arī priekšauts. Un es jau visu lomu atkārtoju. Un Velta teica, ka šodien 12. būs kultūras namā mēģinājums. Dalīs lomas. Mirdza, tu kā pensionēta skolotāja būsi sufliere, varēsi labot kļūdas. Ilze, tu liec nost tās lupatas. Lupatas, tie ir man tautstērpa brunči. Es gribu būt Ieviņa un dziedāt līgo, līgo. Nekādas skroderdienas. Tu būsi Džulieta, Lugā, Romeo un Džulieta. Bet es negribu tādu lomu, kur jāmirst.
Es gribu dejot. Paga vēl. Kāda miršana? Man pasūtītas siers, desa, alus. Jā. Kurš tad ēdīs desas, ja galvenā varona dzers indi? Tā ir traģēdija, Sarma, dvēseles attīrīšanās. Un, starp citu, vai tev ir kaut kas, kas izskatās pēc indes, bet tikai tāds, ko var dzert? Noliktavā kaut kur mētājas no 18. gada upeņu zapte kaut kāda. Tā varētu būt briesmīga, bet noteikti, ka vēl ēdama. Es tādu nedzeršu. Dzersi, mīļā, māksla prasa upurus. Un, Sarma, varbūt tev veikalā ir kāds palielāks duncis. Nu, man duncis desu griešana ir. Un cirvis malkai. Ņemšu cirvi! Tas būs avangardiski. Romeo un Džuljeta. Mīlestība un cirvis. Lieliski, lieliski. Tātad dāmas visas. Ejam uz mēģinājumu. Mirdza, paņem. Nē, Valdriānus. Ilze, tu sameklē melno kleitu. Ejam uz mēģinājumu. Viņa ir jukusi. Ko es, Jāņos, darīšu ar melnu kleitu? Mani tā godi dzīvo apēdīs. Jāzvana vairiem tirgotājiem, jāatsaka alus, jāsūta šņabis. Ja uz skatuves būs pēres un traģēdija, viņiem taču vajadzēs kaut ko stiprāku. Jā. Atvainojiet, vai jūs nezināt? Google Maps nemelo? Man šeit rāda, ka autobusam bija jābūt pirms 10 minūtēm. Autobuss bija vakar, un nākošais tikai būs parīt, jo šoferim nebūs paģirs. Parīt? Bet man ir dzīve, man ir internets. Ko es darīšu 2 dienas Cālīšu ciemā? Nu, atnāc uz bibliotēku. Mums tur ir jauns žurnāls Dārzu pasauli no 2019. gada. Es nenodarbojos ar dārzkopību. Es nodarbojos ar programmēšanu. Jaunais cilvēk, es redzu tavās acīs ciešanas. Tās ir dziļas, tās ir veroniskas. Ko? Man vienkārši vajag uz Rīgu. Mēs sevi aizvedīsim uz Rīgu ar Alfona jauno dienas auto, ādas sēdekļi, kondicionieris. Tiešām? Un kad? Pēc Līgosvētkiem. Bet ja tu izdarīsi mums vienu mazu pakalpojumu. Ko vajag? Salabot printeri? Uzlauz kaimiņu Wi-Fi? Nē, tev jākļūst par Romeo. Romeo? Kādu Romeo? To no Šekspīra? Tev tik draudziņ mazliet jāplido Džuljeta un varēsi braukt uz savu Rīgu. Nē. Tas ir tas, kurš beigās nomirst. Nē, paldies. Es nevaru uzstāties. Man sākas panikas lēkmes un reibst galva. Svīslošas plauksnes, tieši tas mums ir vajadzīgs. Tā ir kaislē. Tā nav kaisla. Tā ir veģetatīvā distonija. Klausieties, es neprotu tēlot. Es reiz skolas logā biju koks numur 3 un pat tad es apgāzos. Bet paklausies, tev nevajadzēs stāvēt, tev būs jārāpjas pa balkonu augšu, nu pat repītēm. Es nekur nerāpšos. Es esmu pilsētnieks. Es pat uz otro stāvu braucu ar liftu.
Un Romeo ir tāds romantisks. Es esmu IT students. Meklējiet citu. Citu nav. Alfons Pēteris tur klibo, Alfons Kūrus. Tu esi vienīgais ar pilnzobu komplektu un spēju locīt ceļgalus. Es nepiekrītu. Es aiziešu ar kājām. Cik ir līdz šosei? 3 kilometri? 3 kilometri? Vakar mednieki tev alejā redzēja lāci. Un lācim nepatīk tādi turisti ar koferīšiem uz ritentiņiem. Lāci? Jā. Un mums ērces ir tā kā vaboles. Es uzvilkšu kapuci. Un ja tu nepiekritīsi, Alfons solīja nejauši atslēgt elektrību tavai āmītei. Tā ir šantāža. Nē, tā ir optimizācija infrastruktūras. Un tā tev nebūs, kur uzlādēt telefonu. Jūs esat briesmoņi. Piekrīt labāk. Viņas jau nebaidās ne no kā, pat no valsts ieņēmuma dienesta. Un Guntu vispār. Kas ir Gunta? Gunta! Šis ir tas Romeo! Kaut kāds vārgulis! Varbūt uzreiz iedot ar somu papīri, lai nespirinās! Kas tas par onkuli? Tā ir Gunta! Un viņa spēlēs Romeo un Džulietu. Un viņa ir ļoti agresīvā, bīstama, ūsaina. Labi, es būšu Romeo. Tikai es jūs brīdinu. Es būšu sliktākais Romeo teātra vēsturē. Es stostīšos. Tas nekas. Mums galvenais ir vīrietis. Un es nevilkšu zeķbikses. Tas ir mans pēdējais nosacījums. To mēs vēl redzēsim. Gunta, paņem viņa koferi, ejam uz mēģinājumu. Soļo, Romeo! Un nesmejies! Man no vīriešiem, kas smējās, metās pumpas! Melnais caurums. Zonas te jau nav kopš. Godīgi sakot, te jau arī viņas nekad nav bijušas. Mums bibliotēkā ir viena tāda mazvieta. Jau uzkāp uz vecā radatora un pieliek telefonu pie pašas rūts. Tad vienu strīpiņu varbūt var dabūt. Nopietni. Būs jāpamēģina. Paldies par informāciju. Klausies, mēs tai pieturētāji nepazināmies kārtīgi. Es biju mazliet panikā no tās pasnieces ar ūsām. Es esmu Artūrs. No Romeo laikam. Ilze, vietējā bibliotekāra. Un tagad jau arī Džulieta. Kaut gan es gribētu būt Ieviņa no skroderdienām. Es jau arī gribēju būt tikai Artūrs, kas sēž Rīgā un programmē. Bet redz kā, mēs ap te iekritām. Tev tik ļoti nepatīk teātris? Mēs te liekamies tev tādi dīvaini. Man nav nekas pret teātri, kamēr man tajā nav jāspēlē. Manā dabiskā vidē ir tumša istaba ar 2 gaišiem ekrāniem. Nevis brīvdabas estrāde ar rotiem. Zini, Ilze, es domāju, ka man augstskolā ir traki pasniedzēji, bet tā velta. Viņa jau vienīgi grib, lai viss būtu skaisti. Viņa jau nekā cita nav, tikai šis teātris. Un vīrs jau viņai aizmuka pirms 10 gadiem, un bērni Anglijā sēdes lasa. Un tu? Kāpēc tu te sēdi? Tu izskaties tāda normāla. Es gribēju spēlēt teātri Rīgā, bet tad saslimu Omu, un man vajadzēja viņu kopt. Un tad Oma nomira, un tā es te paliku. Te ir kluss. Pārāk kluss. Es jūtu prātā. Tepat nav ar ko iepazīties, ar ko parunāties. Mums ir Cālīšciem vēstnesis. Tur ir sludinājumu. Pārdod malku, meklē sievu. Protams, ar traktortiesībām. Tev ir traktortiesības? Man nav. Tāpēc jau arī es esmu viena. Un tagad man jātēlo mīlestība ar tevi.
kurš sapņo tikai par programmēšanu. Klausies, ja mēs izdzīvosim līdz beigām, es to parādīšu kā telefonā, skatīties filmas par brīvu. Tas jau būtu labākais, ko jau man kāds ir dāvinājis. Artūr, Ilze, viss skaidrs, mēģinājums pēc stundas. Labi, ejam. Studentam jau nav izvēles. Un Džulieta jau arī nemaz nav tik slikta loma. Mēģinājums. Tātad saule riet, romantika, jūs esat kapenēs. Ilze guli uz tā sola, Artūr, tu dzer indi. Reku ritā, Inde. Labi izskatās pēc asinīm. Au! Man viens ieko tieši degunā. Man skudras liembručos, vai es vienkārši varu stāvēt kājās? Cieties, Mironis nevar stāvēt kājās. Artūr, tu dzer to zapti un krīti. Tā zapte tagad ir sarūgusi. Tas ir tīrais vīns. Nesabojā mirkli, dzer un krīti. Au! Es patiešām te nositīšos. Artūr, tu nokriti ar skaņu au, bet vajadzēja ak! Es tevi vēl nesadūru. Tekstā teiks, ka Tibalts nogalina Merkūcio, bet tā kā mums Merkūcio nav, es duršu Romeo. Vēl tu savāciet to trako pasniedz. Viņa ar to kausu trāpīs man pa usām. Nāc, Gunta, nomierinies, nāc, pagaidām nomierinies. Vakariņas dabūs par brīvu, nāc, pagaidām pastāv. Pastāv, tu klusu, stāv te. Klau, Elta, man zvanīja no pagasta. Neviens nepērk biļetes, un visi prasa, vai būs bufete, un vai būs balle pēc tam. Balle būs tad, kad būs fināls traģēdijai. Nu, zini! Ja tai būs traģēti, viņi jau bēdām piedzersies un izdausies visas lampas estrādē. Mums vajag kaut ko jautrāku beigās. Šekspīrs neuzrakstīja jautrāku kāds beigas. Klausies, bet es tā padomāju. Nu, kā būtu? Ja viņi apprecētos, nevis indētos nost, nu taču jaunieši tā. Nē, nekāds precēšanās. Nu, paldies, Artūr, nu ļoti džentlmenis. Jūs mani novadīsiet kapā pirms Džulietas. Ja nebūs traģēdijas, nebūs arī kultūras nama. Aizmirstiet cālīšu ciemu, šī ir Verona, karstums, kaisli, asinis. Sarma, kāpēc tev galvā vainags? Tāpēc, ka parīt ir liego un cilvēki nesapratīs. Ja jau mēs nespēlējam skrodardienas, tad es vairs vainagus vajag, lai Romeo un Džulieta iet meklēt papardes ziedu. Nu, papardes ziedu taču meklē mežā, nevis kapenēs. Un Šekspīrs ir traģēdija, Sarma. Nu redz, ja būs traģēdija, kurš tev ēdīs šašliku, te būs pilnīga izgāšanās. Klusumu! Cālišs ir pelnījis augsto mākslu. Un, Artūr, kāpēc tev rokā telefons? 14. gadsimtā nebija Wi-Fi. Es tur tekstu mācos. Un man tā zeķbīgs slienta augšā iekšā. Es jūtos kā Robins Huds, nevis kā Milnieks. Tu esi Romeo, ciet klusu un mīli.
es šūpojos. Pēc darba drošības noteikumiem man vajag uzskabi un ķiveri. Romeo ar ķiveri! Tu gribi, lai Šekspīrs kāpā kā ventilators sāk griezties? Kāp! Artur, kāp droši, es tevi turēšu. Ilze, tu tur pati turies uz goda vārdu. Man tā zeķviksta. Es jūtos kā Ilze. Pagaidi, Artur, es tev uzšūšu apmeti, tu varēsi viņā ietīties. Un vispār vēl tā, es sarunāju sponsoru. Sponsoru? Jā, Tad beidzot kāds nomērtē augsto mākslu. jā, Sija, Ragi un Nagi. Viņi mums dos dekorācijām naudu, bet ar vienu noteikumu. Ka Romeo monologa laikā jātur rokā kūpināta vista. Ko? Vista? Traģēdijā? Jā, viņi saka, ka vista ir mīlestības simbols. Vēders pilns, sirds laimīga. Jā, simbolisms ir pieļaujams. Jā. Labi, lai būtu vista, bet Artur, tev ar to vistu jārunā tā, it kā tas būtu zobens ar kaisli. Nu, kur ir tas Romeo? Man tā vien niezrokas izaicināt kādu uz dueli. Vēl tā, kāpēc tā pasniedz uz maniem skatās tā, it kā gribētu iekost. Tas ir Tibalds, un viņa ir ļoti nepacietīga. Gunta, nu kaut ko dari, kaut ko vairāk vīršķības pakasi vēderu, spļaujas grīdas. Lupata, Romeo nāc cīnīties! Es nevarēšu cīnīties. Man rokās būs vista. Nu tad cīnies ar vistu, mēs Cālīšu ciemā cīnāmies ar to, kas mums ir par rokai. Sveiki, tautieši! Vai Jāņa bērni jau ir sanākuši? Kur mēs kurināsim uguni? Mēs nespēlēsim skrodardienas. Mēs esam Monteki un tu esi hercogs. Ko? Hercogs? Vai tā ir kāda jauna alu šķirne? Es paņēmu cēsu. Nē, nekādas skrodi. Mēs spēlējām teātri, itāļus. Jā, Itāļus? Es arī varu būt itāls. Buongiorno, līgo. nē, kāds līgo. Tev jāšķirs rīt ar divām tautām, tev jāsaka, ja vēlreiz nec šīs ielas jauks tad. Tad es izsaukšu pašvaldības policiju par trokšņošanu pēc 2:23. To es zinu, to es varu pateikt. Gunta, tu izskaties tāda zolīda. Tev piestāv ūsas. Klusa, Alfon, ja negribi dabūt ar zupas kausu papīri. Es nevaru, tas ir cirks, nevis traģēdija. Vēl tā varbūt mēs varam kompromisu. Varbūt Romeo un Džulieta satiekas pie Jāņa ugunskura. Tā ir zaimošana. Šekspīrs un pie ugunskura. Arturam taisnība. Velta, padomā loģiski, kā būtu, ja Arturs iedotu Džulietai alu, un viņa uzreiz kļūst pielaidīgākā. Es piekrītu. Un tad Indes vietā viņa varētu vienkārši pārēsties sieru un aizmigt. Es piekrītu. Es negribu mirt. Es gribu dejot. Jūs visi esat mākslas nodevēji. Cālīšcims paliks tumsonībā un bez sava kultūras nama. Klau, puika, tu esi tas Romeo? Izskaties tāds bāls, tev vairāk vajadzētu speķēt. Džulietai patīk vīrieši, kas var malku saskaldīt, nevis tādi, kas zeķu biksēs staigā. Es jau negribēju vilkt zeķbiks. Vēl tā lika. Vēl tā, liec tam puikam mieru. Es saucu Tosta. Lai veicas tev, Romeo, tam zeķu biksēm. Un, starp citu, manu suni Reksi neviens nav redzējis. Atkal pagāns ir pamūtis. Viss, mums nekas nesanāks. Velta, ko tu dari? Tas ir pēdējais eksemplārs, un mums tinta printerim beidzās. Vienalga, es padodos, jūs dzirdat, Velta padodās. Tad jau es varu braukt mājās? Jā,
brauc uz savu Rīgu, uz savu internetu. Paskaties, kas mēs tagad esam. Džulietja, bibliotekāra, kas baidās pati no savas ēnas, Romeo students, kas zeķu biksēs izskatās pēc Vardas blenderī, Dibalds sievietē ar piezīmētām mūsām un hercogs grib dzert alūnēs sieru. Vēl pat mūsām nevajag, es centos. Es gribēju augstu mākslu. Es gribēju, lai vienīgu reizi mēs paceltos augstāk par cīsiņiem un bedrēm uz ceļiem, lai mēs būtu kaut kas vairāk, bet nē. Mēs esam nolemti. Sarma, zvani uz Rīgu. Saka, lai slēdz ciet kultūras namu un pārtaisa par malkas noliktavu. Man ir vienalga. Vēl tā neraudi. Nu, malkas noliktava jau nav slikti, bet kur mēs balsosim vēlēšanās un kur Ziemassvētku eglīti liksim? Bļāvā, pie govīm, tur mums ir vieta. Ziniet, tā lūga nav nemaz tik slikta. Ko? Tas viss ir tā, tīri šekspīriski. Un Gunta ar to kausu izskatās patiešām bīstam. Es pa īstam nobijos. Es taču teicu. Un Ilze zina tekstu no galvas labāk nekā es. Un man ir pārdotas 20 biļetes jau. Kaimiņu Pēters ienopirka 5. Viņš teica, ka gribot redzēt, kā Artūrs krīt. Jā, un gramatiski viss ir gandrīz pareizi. Izņemot Alfona improvizācijas. Jā. Velta, saņemies. Mēs esam Cālišs ciems. Mēs pārdzīvojam kolhozu. Mēs pārdzīvojam krīzi. Mēs pārdzīvosim arī Šekspīru. Bet mums nav zobenu. Man šķūnīti ir izskapts veca. Noņemsim kātu un būs zobens. Bet Romeo zeķu bikses slīd. Es iedošu bikšturus. Jūs tiešām gribat turpināt? Jā. Jā, mēs negribam malkas noliktavu, mēs gribam teātri. Kaut vai tas ir balagāns. Balagāns, jā, tieši tā. Labi, Artūr, celies kājās, Gunta piezīmē biezākas ūsas. Sarma, kur ir tie bikšturi? Tūliņ atnesīšu. Nu, redz, cik ātri vienojamies. Nu, tad kurinam iekšā? Mēs nespēlēsim tur kaut kādu skaisto Itāliju. Mēs spēlēsim skrodardienas. Romeo, Cālišciema Romeo ar dūmiem, kas kož, ar ūsainām sievietēm, ar mīlestību, kas spēj iztikt pat bez interneta. Artūr, tu esi gatavs mirt par mīlestību? Vai vispār par to, lai Alfons tevi aizvestu mājās? Gatavs. Labi, Mirdzā, dod tekstu. Sākam no vietas, kur viss nogāja greizi.
klusumu, klusumu. Mēs ejam uz lielo finālu. Ilze, tu guli uz tā sola, ja odekoši cieties. Artur, tu dzer to zapti un krīti. Vēl tam man tāds zeģbīgs sakald lien iekšā. Un tā vista, viņa tek. Man šķiet no mana uztraukuma un ķermeņa siltuma, viņa tūlīt atdzīvosies. Rūt, klausies, Romeo, turi to visu tā, lai viņi nenokrīt zemē. Un tā, lai tas zeltītais spārniņš spīd prožektoru gaismā. Sijā ragi un nagi direktors repusēš pirmajā rindā. Un viņam jāredz viņa logo. Jā, turi droši. Es esmu gatava, es esmu uzvilkusies. Gunta, tu tik man tā netīšām neiesi. Es tur tā mierīgi gulēšu. Par tevi, Džulieta, man pilnīgi ir vienalga, bet tas bālais rīģinieks atraucies. Artur, skaties uz mani! Kad tu saki, ak, Džulieta, es gribu dzirdēt skaidri platu A un skaidru Dž. Un nestosties un neskaties tā kā savā telefonā tu neminstinies. Citādi uz Rīgu tu netiksi, vai skaidrs? Jā, skolotāji. No, milnieki, iedzersim pirms kapiem. Drosmei. Nekādu alu pirms izrādes, un vispār Alfons, tu nebiju iznāciens. Es tikai gribēju pajautāt, vai nav kāds manu reksi redzējis. Atkal maiķi norāvies. Ciest prom, tavs uznāciens pašās beigās, ej projām! Pēdējā atskaite. Ilze, tu ej guli uz tā sola, ja odikoši cieties. Artur, dzer to zapti un krīti, un dari to šekspīriski. Dristi! Ak, Džulieta, tu daļēsi gan, bet autobuss uz Rīgu sirdī man skan. Lūk, zapte, lūk, Inde, melna tā kā nakts. Es dzeru to un beidzas šis te akts. A tā, tas ir uz mūžu ar Dievu. Artur, tur nekā nebija par Rīgu. Tev bija jāsaka, atdusēties uz mūžu. Ak, skarbais liktenis, briesmīgs tumšais spēks. Šī taukaina un smagā vista, tīrais grēks. Man rokas slīd un dūša paliek slikta. Šī loma šķiet, man sodība ir likta. Kas manā sētā smilks kā pērnais teļš? Uz Elli Romeo tev drīz būs ceļš. Es Tibalds esmu, spēcīgs bīstams vīrs. Man skatiens as un pasta krekls tīrs. Tu domā, Rīgas puiši mīlēt māk? No maniem dūrieniem tev jāsāk vārkt. Es ņemšu tagad šo zupas kausu un sitīšu tev pauri sausu. Un tā pagaidi, taču tā nebija pa pauri, tā mēs nesarunājām. Man ūsas kož kā acīs cērtas. Nāc, lupata, tad cīnies, lai redz, cik pilsētnieku runas vērtas. Šeit tev par zeķbiksēm, šeit par Rīgu, es atriepšu šo Monteki līgu. Gunta, nu taču nenonosit mūsu vienīgo jauno vīrieti pagastā. Ej, Mirta, savā kastā, es redzi man vienalga. Tibalds, pagaidi! Aizvaļā! Līvaļā! Man te tehniskas tavas problēmas. Nu, ko tu tur dari? Man te viens aizklusē sēd rekvizītu. Ko tu tur ņemies nāc ārā un cīnies, ka vīrs? Es nevaru! Šīs ienaidnieks ir baigs! Tas manā vistā iepodies! Šis vērts nav vaigs! Reksi, laid vaļā! Laid vaļā, Reksi! Artur, ko tu tur ņemies ar to suni? Es te taisos skaisti mirt. Džulieta guli! Ilze būtu labāk nākus palīgā! Viņš iekodies tieši tas filmā, kas man bija jātur monologu laikā. Sieragi un nagi noraus man galvu. Sārma, dari kaut ko! Ak, mīlnieki un naidnieki!
pavaras pret sevi mājies. Es, Džuljetas mīļā aukle, veikalniece, no sponsoriem jums gardas ziņas priecēs. Nav vērts tam ir un vienam otru indēt. Ir laiks ko nobaudīt un aiziet iepirkties uz manu podi. Paldies, Sarmstāte! Man jau likās, ka man viņam būs jādod arī savs ziņviks. Lūk, cīsiņu vītne un kopināts steķis, lai vēders ir pilns un asinis netak. Kam duncis, ja dasu liela grozās ik lien? Kam inde, ja papardēs jābrien šodien? Sarma, taču aukle nedala desas. Mirdzat, tu beidz zirreiz īdēt, es labāk izdalu desas, nekā viņi sabojājas man veikalā. Ak, Džuljeta, ko tu tik bāla guli? Ņem, celies, ēd pīrāgu un turies. Paldies, auklīt! Romeo, pagaidi, nesteidzies! Sveiki, tauta! Milnieki, koģīmi gari, vai trūkst jums jāņa zāles, vai vīst jums zari? Es nāku šurp par alu, nevis bēdām, lai sekojam es centēvu pēdām. Alfa, lai prom tavs uznācins veikalš! Es skatos, jaunatni grib indēties ar zapti, ko Sarma vārīja, kad bijam jauni, traki. Jau ir prāts jums dzert šo melno suslu, kad abus putās varam dzesēt slāpes un pat dusmu. Klausies, Alfonoklu, jums taisnība, tā zapte patiešām ir briesmīga. Nu redz, ņemt to draņķi un met prom. Mans rekvizīts! Bet man tagad vajadzēja durt sev ar dunci. Man duncis krūtīs durts, lai asinis un ciešanas te vārās. Pagaidiet, tā tad es nemirstu? Ne šonakt, dēls, tik godi ēlējies, cēlišs ciemat dzīvību lai viešu. Ņem Džuljetu un lec, kur uguns kuras, lai zeķu bikses tev uz kājām turas. Un redz, kur mūsu režisori nāk. Viņai jāklausus, jo viņa visu māk. Kā Romeo par Jāņa bērnu kļuva, šī interpretācija mums visiem tuva. Nu, dari kaut ko dziedi, dziedi. Romeo un Džuljeta, Labi, situāciju. Romeo un Džuljeta nav līgo dziesmu. Improvizējam, galvenais ir pārliecība. Romeo pa dārzu lēca līgo, bez biksēm Jāņu nakti līgo. Džuljeta no krūmiem sauca līgo, nāc puisītī papardēsi līgo. Sei Romeo, zolai līgo, gaida savu Džuljetu līgo. Atnāc viņa vainagai līgo, būs tiem skaisti Jāņa bērni līgo. Paldies. Un nu svarīgs paziņojums. Kamēr jūs te visi bļāvāt un ēdat pīrāgus, man atnāca ziņa no Rīgas. Viņi slēdz ciet? Nē, viņi redzēja tiešraidi, ko Artūrs palaida. Un viņi saka, ka tā esot mūsdienīga interpretācija, dziļa ironija par patērētāju sabiedrību. Tātad mums būs nauda? Būs nauda! Un, Artūr, tevi grib intervēt kultūras diena, kā jauno mākslinieku, aktieri, IT speciālistu. Es piekritīšu intervijai tikai tad, ja Ilze būs mana aģente. Es piekrītu, bet tikai nākošgad nekādu zeķu bikšu. Nākamgad mēs spēlēsim Hamletu ar īstiem galvaskausiem. Sarma, zvani uz Rīgu, sijā, ragi un nagi. Nē! Līgo!